Labi, tātad, kad jūs esat mājās, fails jums ir, viņš ir pareizi saglabāts, redzam, tur ir izsaukuma zīme virsū, jūs viņu verat vaļā, un pirmais, ko jums visiem ir jāpamana, šī dzeltenā līnija. Prezentācijai par šo dzeltenu līniju stāstīts, viņa pasaka, ka šīs fails satur makrosus, un es, Excels, esmu to izslēdzis, ja gribi, davai ieslēgšu. Un visi spiež enable content, un tagad jūs varat strādāt ar šo failu. Jūs varat paši ierakstīt makrosus, jūs varat veicos palaist, jūs varat mainīt kaut ko, kas jums jau ir uzrakstīts. Ja jūs šo te podziņu nenospiedīsiet, Excels jums neko neļaus darīt. Sēdēsiet un tikai errorus viņš jums metīs par to, ka kaut kas ir sanāk. Ja? Tātad, tagad mums te ir mūsu programmiņa. Lūk, parādījās kļūda. Atkal. Kāpēc? Tad divi varianti, nospiežam end un nedomājam, varbūt kādreiz citur sanāks. Ja neiet, tad mēģinām labot. Nospiežam debug un skatāmies, kas šeit notiekās. Ja, tātad visbiežāk pieļautā kļūda ir pirmajā rindiņā, ko mēs apskatījām laboratorijas darba laikā, ka ierakstot makrosu, jūs izpildījāt sākumā kaut kādu neloģisku lēkāšanu no aktīvās šūnas 5 kolonus pa labi, pa kreisi, un tāpēc jums ir problēma. Ko jūs darat? Jūs spiežat šeit delete un viss. Ja jūs pēc tās delete nospiešanas vairs neko nedarat, vienkārši aizverat šo te un mēģināt kaut ko turpināt, tad, diemžēl, viņš jums neļaus. Viņš metīs ārā kļūdas labākajā gadījumā un cerams, viņi izskatīsies, jā, lūk šādi. Ja? Viņš raksta, ka viņš nevar izpildīt nekādu kodu. Kāpēc tas notika? Tāpēc, ka mēs nepateicām, ka nu viss tagad ir labi. Kā to izdarīt? Jānospiež šī podziņa augšā, reset. Jums, ja jūs gribat, lai jūsu programma strādātu, tad viens no rādītājiem ir tas, ka šajā te Visual Basic Editor logā ir aktīvas visas 3 pogas. Tas nozīmē, ka viņš ir gatavs darbam, viņš gaida, ko, pasaki, ko darīt, ko darīt. Un tagad tas viss aizies, ja tagad viss šis strādās, vislabi. Tātad 2 lietas, ko jāatcerās. Verot vaļā failu, obligāti spiežam enable content, viena lieta, un otra lieta ir tas, kad ja kaut kāda iemesla dēļ viņš raksta, ka can't execute, tas nozīmē, ka vajag aiziet uz šo te lodiņu, atgādināšu, ka to var dabūt ar Alt F11, un nospiest šo te augšā reset podziņu, jūs to esat aizmirsuši izdarīt. Bet labā ziņa ir tāda, ka jūs neko nečakarēsiet un darīsiet visu pareizi, tad nekāds šo problēmu nebūs. Bet, ja kāda iemesla dēļ esat kaut ko uztaisījuši nepareizi, parādīsies šī lietiņa. Tad es aizmirstu pastāstīt par otro risinājumu. Otrais risinājums ir aizvert bez saglabāšanas un atvērt atkal no jauna. Jūs pazaudēsiet visu, kas bija izdarīts līdz šim, bez saglabāšanas, bet visas tās kļūdas pazudīs un jūs vairs sākt no jauna. Tas, ko stāsta jebkurš sistēma administrators, ja kaut kas neiet, restartējiet datoru. Te ir tas pats. Ja kaut kas ar programmēšanu neiet, aizveriet failu, variet vaļā vēlreiz un tad mēģināt no jauna šoreiz pareizi. Nu un tagad mūsu viesis. Передаю привет всем моим однокурсникам. Всем хорошего настроения на выходных и удачи вам.